So we flew, we left this morning from Miroslavik, Poland, about 11 o'clock, and then went to Kaunas, went to Asterius Airfield in Kaunas, Lithuania. We arrived there around 1 o'clock, and then left there about 4 o'clock and got here to Lielvārde just a few minutes ago. We're here to support NATO in Atlantic Resolve North. So I've got a small detachment of 6 helicopters right now, and we're going to support NATO, empower overall NATO, assure, deter, and then overall promote a strong Europe. Pagājušā gada septembra mēneša Lielvārdes lidlauks tika atklāts vizuāliem lidojumiem dienā un nakts. Šogad mums noslēdzas konkurss par navigācijas sakaru un meteoroloģisko aprīkojumu iegādi, kur vinēja firmā Archers un Kanādas firmu plānots, ka šis projekts tiks veikts 8 mēnešu laikā, kura laikā firma Archers izbūvēs visu infrastruktūru un uzraudzīs visus darbus, kā arī Kanādas firmā integrēs visas sistēmas viena kopējā sistēma lidlauka. Tas mums dos iespēju uzņemt lidmašīnas visas laika apstākļos mūsu lidlaukā, un sistēma atļaus arī uzņemt arī civilas lidmašīnas, jo speciāls aprīkojums tiks uzstādīts arī civiliem lidmašīnām. Eric Hartman TV.